vērtējot esošo situāciju, kas saistīta ar valdības veidošanu. Nacionālā apvienība vēlējās precīzāk saprast prezidenta argumentus tam, ka ir noraidīts šobrīd virzītais premjera kandidāts Artis Pabriks. Prezidents ir paudis pārliecību, ka viņš nav stiprākais no iespējamiem kandidātiem. Jāatzīst, ka ļoti konkrētu argumentāciju vismaz man personīgi neizdevās saklausīt, un šī argumentācija bija pietiekoši noslēpumaina, un droši vien, ka prezidentam pēc šīm sarunām vislabāk būtu to komentēt pašam. Tas vēstījums, ko mēs skaidri saklausījām no prezidenta vai uzstādījums, ir tāds, ka jaunai valdībai ar tās vadītāji ir jābūt rīcības spējīgākai nekā ir pašreizējā valdība, un kamēr šāds spēcīgāks modelis nav izveidots, darbu turpina esošā valdība. Tas ir tas pamatziņojums, ko mēs šodien saklausījām.